divpusējais. Pāriem te nav ko darīt. Vēl vienreiz, šitais ir koimišs krāsts nekādiem ministriem vai politiķiem. Nekādam pāriem sūnam te nav ko darīt. Nē, visu to teikumu pasaka. Šitas ir mums krasts. Šitas ir mums krasts, jā. Un nekādam pāriem traukum neņem. Koimišs televīzija ir Rīgā, Reku Brīvības iela, Dailes teātris. Dailes teātris pašlaik tā kā remontā, tur īsts izrādes šobrīd mūsu saprotamā izpratnē. Tā kā nenotiek, bet dzīves teātris toties dod mums. Redziet, tur tāda sarkana zīmīte, tā ir būdiņa, kur var nodot analīzes Covid iespējamam konstatējumam vai nekonstatējumam. Un tāds ir tas fons, kurā mēs sākam sarunu par dzīves teātri. Arnolds Bavers otra reize ir mūsu televīzijā. Sveiks, Arnold, vārdienā! Paldies, Zinte, jā. Jā, kā veselība, ko? Grēks sūdzēties, Klausies, mēs, protams, runāsim par uzņēmumu, jo mums sanāca ātrāk tikties, nekā mēs varbūt būtu gribējuši. Bija diezgan liela ņemšanās ar brīvo vilni, atrasti diezgan daudz šie Covid gadījumi, un līdz ar to, protams, ka tas ietekmē gan cilvēkus, gan ražošanu, gan runas, gan Rīgā, gan arī tur tajā mūsu pusē. Šobrīd ir 1. decembris, tavu vārdienu, kā mēs jau teicām, pēcpusdienā mēs šito parādīsim visticamāk. Kāds šobrīd stāvoklis ir uzņēmumā? Uzņēmums strādā. Protams, kad 40% darba spēka trūkst, bet ar tiem atlikušiem 60% mēs varam ražot. Dacie bija uzdots jautājums, vai cehs grib strādāt, cehs pateica, ka grib, tātad ievērojot visas sanitārās normas un prasības, mēs turpinām darbu. Cik tad tev pašlaik uzņēmumā ir zināms, cik ir Covid inficēti cilvēki šobrīd? Tātad pēc tā, ko es zinu, tātad bija 7 cilvēki, kuriem bija temperatūra, visi simptomi, kuriem tests analīzes parādīja pozitīvu, ja? Un bija tie, kuri izgāja pļāvu vienu testu, ja, teiksim, kuriem it kā bezsimptomnieki 70 cilvēki, kuri it kā ir slimi, ja, bet viņiem nav ne simptomu, nekas. Vai tagad taču pēdējās dienās nav kāds nācis klāt, kuram uzrādījušās ir analīzes? Es varu pateikt, ka ir tā saucamais nocebo efekts, ja, viņš ir pretējs placebo efektam. Ja cilvēkam iestāst, ka viņš ir slims, tad viņam sāk parādīties simptomi. Ko tur iestāst, neiestāst? Analīzes jau rāda. Analīzes ir ļoti neprecīzas, tāpēc es uzrunāju caur Daci cilvēks, ja, un palūdzu, lai viņi nodod atkārtotu testu. Ja. Mēs esam gatavi apmaksāt, lai mēs paši saprastu, vai patiešām mums tie 70 cilvēki, kurus mēs aizsūtījām uz karantīnu, vai viņi patiešām bija slimi. Tāpēc, ka man ir ļoti liels šaubas. Un šaubas ir saistīts ar to, ka pats slimības profilaks kontrolas centrs saka, ka statistika ir sakojoša, ka no slimajiem, reāli slimajiem 16% ir, kā saka, bezsimptomnieki. Ja? Tātad šai gadījumā mums sanāk, ja, ka uz vienu slimo, reāli slimo, mums ir 10 bezsimptomnieki. Un es gribu saprast, vai mūsu darbiniekiem ir tik fantastiska imunitāte. Mēs esam tik ļoti unikāls uzņēmums, kad cilvēki var pārslimot pat nepamanot, ja? Vai arī tie testi ir fakes un uzlabo statistiku. Klausies, bet visi uzņēmuma darbinieki nav izgājuši. Zini, ir tā, lai tu saprastu, man Arnoldam Babrim, uzņēmumu vadītājiem, nav nekādas tiesības piespiest cilvēku nodot analīzes, ja viņam nav ne pazīmes, ne arī viņš bijis kontaktpersona. Man. Ja? Tātad visi nav izgājuši? Lielākā daļa. Tāpēc, ka lielākā daļa ko? Nav izgājuši vai ir izgājuši? Lielākā daļa ir izgājuši. To esi izgājis? Zini, ir tā, es negribu uzlabot statistiku, bet es iziešu ar tiem testiem, kur patiešām parādīs objektīvi. Tāpēc, bet kā tu vari pateikt, pats mediķis nebūdams, kuri tad ir tie foršie testi un kuri tie šaubīgie? Ar to brīdi, kad man konstatēja 70 saslimušos, man ļoti daudz bija komunikācijā ar ārstiem, un ārsts man izskaidroja, ka atšķirās spļāvienu PRC testi, ja, teiksim, no tiem, kas dod ļoti precīzi. Un izrādās, ka tur ir tāds aparātiņš, ar kuru var nostelēt tādu jūtību, ka arī vesels cilvēks izrādīsies slims. Klausies, bet SPKC, slimības profils koordinācijas centrs, es viņam arī prasīju, kas jums tur pa kašķēšanos. Viņi man atrakstījuši ir tā. Saņemot informāciju par 5 inficētiem darbiniekiem, no 7. līdz 14. novembrim,
kam ir viena darba vieta, viens ražošanas cehs, tika uzsākt saziņā ar uzņēmumu vadību, sniegtā informācija liecināja, ka uzņēmumā ir apmēram 50 saaugstēšanās gadījumu, kas atrodas mājās ar apaugstēšanās simptomiem. Uzņēmuma vadībai tika piedāvāta visa darbinieku testēšana, jo 5 inficēti neizslēdz iespēju, ka ir vēl kāds saslims. Vadība neizrādīja ieinteresētību, pieprasīja rakstisku paskaidrojumu, kādēļ tas jādara. Pēc vairāk kārtīgām pārunām 23.11. tika testēti darbinieki pozitīvi vismaz 70. Un tad otrs SPKC tika iesniegts jūsu tātad kontaktpersonu saraksts 5 saslimušajiem, 10 kontaktpersonas, kas radīja šaubas par patieso kontaktpersonu skaitu, tā kā baigi mazi, jā? Jā. Šobrīd vairāk kā 70 saslimušie, tur jūs domas sakrīt, inficēti, tā laikam pareizi jāsaka. Kontaktpersonas zem 20, kas arī izraisa šaubas, viņiem pēc atkārtotiem lūgumiem pilns kontaktpersonu skaits nav iesniegts. Nav pārliecība, ka visi darbinieki ir notestēti. Nav notestēti visi. Tagad klausies. Ir valstī ārkārtas situācija. Par cīņu ar slimību atbild slimības profilaks kontrols centrs. Kad viņi paziņoja, ka mēs gribam notestēt darbiniekus, es paskaidroju, uzrakstiet rīkojumu, un es došu komandu, un visi darbinieki aizies un nodos analīzes. Man nav tiesības cilvēku veselu piespiest iet uz analīzēm. Viņi saka, nevajag interpretēt. Viņi atteicās rakstīt rīkojumu, ir liela starpība. Ja ir rīkojums, ir ārkārtas stāvoklis, es dodu komandu, visi nodeva analīzes. Viņi atteicās no tā viņi papīra. saka, operatīvitātes labad viņa rīkojums neraksta. Klausies, Dzintri. Tā, kad mēs ar Dagni prasījām, tikko būs pirmie saslimšanas gadījumi Salcgrīvas novadā, informējiet mūs, Domi un Brīvo Vilni, lai mēs varētu. Ko viņi izdarīja? Viņi pateica, mēs nedosim. Nedosim, nevajag. Un lai Viņķēla un slimības profilaks centrs tagad nenoveļ uz manīm vainu, ja? Viņa visa vasara bija, viņš slangoja, neko nedarīja, ja, teiksim. Viņi neidentificēja. Ok, bet kas tai stāstā, ko es nolasīju, kas tavuprāt ir, neatbilstoši, vai? Neatbilst tas, kad es vienīgais, ko es palūdzu, lai viņi man uzraksta, lai ir skaidrs strikts rīkojums. Tad viņi uzrakstīja, ka būtu vēlams, pēc tā, ka bija vēlams, tad es iedevu, ja, tātad uzrunāju kolektīvu vēlams nodot, ja. Es arī tagad nevaru piespiest cilvēks aiziet nodot analīzes, nevaru, es varu tikai uzrunāt un piedāvāt, ja, nevajag jaukt, ja. Un nākošais kontaktpersona, jā, labi, rekvidācija, viss, bet es varu pateikt, mēs uzņēmumā esam strikti nodalījuši plūsmas, cilvēki ievēro distancēšanos, nevajag, mēs no paša sākuma jau pavasarī, ka bija, likām dezinficēt visas virsmas, nepieļāvām svešu ieiešanu, nodalījām plūsmas, jā, teiksim. Es nezinu, ko mēs vēl varējām izdarīt, un tāpēc pārmetumi pilnīgi nevietā. Bet man liekas, ka tu arī tā kā druskas, piedod, sapsihojies un tā kā Piedod, tāpēc, ka mani apvainoja, ja, nepamatoti. Protams, ka es psihošu. Ka mani nepamatot. Mēs no savas puses izdarījām visu, ja, teiksim, jautājums ir viņiem. Viena tā lieta, kur es negribu piekasīties, bet reizē atrast to līdzsvaru, ka tomēr tie visi cilvēki nav uzņēmumā izgājuši testus, kas vienmēr radīs kaut kādas šaubas. Es, Arnolds Babris, valdes priekšsēdētājs, nevaru piespiest cilvēku iet nodot analīzes. Nevajag jaukt. Un tāpēc slimības profilaks kontrolas centram es palūdzu, lai būtu rakstisks rīkojums nodot. Tur ir tā problēma, un rakstisks rīkojums viņi tev... Un neiedeva, viņi uzrakstīja vēlams. Saproti, atšķirību vēlams. Bet cilvēki paši nevēlās iet to testu, klausies? Vēlējās, tāpēc, kad ļoti liela daļa tie, kas aizgāja, lielāko prieku aizskrēja, tāpēc, ka 2 nedēļas viņi var... Tagad, cik es zinu, ka Salcgrīvā ir arī tur tas punkts netālu, tā kā to... Droši, bet ir liela atšķirība. Ir tā, ka ir jāsaprot, ka Latvijā ļoti daudzējumīga dabīgā imunitāte, ja? Un kas man nepatīk slimības profilaks kontrolas centrē un Viņķēlis visos pazīmos, tas, ka viņi uzdzen paniku. Tātad ir tā saucamais nocebo efekts, ja? Tas ir tad, kad cilvēkam, kurš absolūti vesels, ja viņam iestāsta, kad viņš ir slims, ja, teiksim, viņam reāli parādās simptoms, novājinās imunitāti, jo panika, stress novājina imunitāti, tā ir tieša korelācija. Un tāpēc, kad es visu laiku žurnālistiem mēģināju stāstīt, nevajag jaukt. Mums ir 7 slimi, ja, un 70 ir pozitīvs tests, tas nenozīmē, ka viņi ir slimi. Visur ir parādīts 7 slimi. Saprotiet, viņi mākslīgi uzdzen statistiku. Pēdējās dienās nekāda jauna slimie nav nākuši klāt, tā es saprotu. SPKC arī tur raksta tajā, ko es lasīju tālāk, ka viņi ir ziņu nodēvuši PVD, Veselības inspekcijai, pašvaldībai. PVD jūs ir inspicējis tagad? Vai? Tātad atbildā pārtiks veterināro dienas. Es manīm sazinājos gan pārtiks veterinārās dienas, gan Straubergs, un es arī paskaidroju lietas būtību. Lietas būtība ir pavisam vienkārši.
Man vajadzēja strikt rīkojumu, lai es varētu piespiest cilvēkus juridiski korekti, lai piespiest visus nodot analīzes. Viņi tam piekrita? Viņi man piekrita. Es arī paskaidroju lietas būtību, un nevajag jaukt. Vienkārši slimības profilaks kontrols centrs nav gatavs uzņemties atbildību. Uzņēmums tagad turpina strādāt. Turpina strādāt. Jūs neņemsiet kaut kādu brīvu laiku vai ko, lai visi... Brīvs laiks bija ieplānots uz Ziemassvētkiem, mēs plānojam 2 nedēļas, un tad attiecīgi cilvēki, kuriem kaut kas ir, ja teiksim, mēs varētu apvienot gan svētkus, gan arī to. Tāpēc, kad ir jāsaprot tas, ka cilvēks nenāks darbā, nenozīmē, ka viņš nedefilēs apkārt un neaplipināsies tieši tāpatās, jo infekcija rūpnīcā atnāca no ārpuses. Klausies, lai veicās, nu ko? Nu, ko? Es jau jums ieteiktu kaut kā atrast kaut kādu kopsaucēju tur tiem visiem strīdniekiem. Nē, es gribu tikai patiesību, Dzintri. Mani interesē tikai patiesību un nekas vairāk. Es gribu saprast, kā tad bija tiem testiem. Okay. To Gobzem draudzējies vai kas jums tur ir? Varu pateikt, ka Gobzems man patīk, tāpēc, ka viņš vienīgais no visiem mūsu politikā esošiem kritizē konkrēti. Nevis tā virspusīgi, ja, bet te precīzi saka par tām cūcībām un maucībām, kas pie mūsu valdībā notiek. Ok, tas tā kā es viņa dombiedrs, tā varētu teikt kaut kā. Jā. Tas, starp citu, nejauc šo te lietu. Tas nerada papildus spriedzi attiecībā ar... Es neizslēdzu, ka Viņķelē bija arī personīga antipātija, ja, tieši tāpēc, kad zināmā mērā es esmu izteicis atbalstu tiem Gobzema pasākumiem, ja, tieši, ja. Un vēl viena lieta, man jau ir arī ar šīs partijas līderiem arī diezgan liels kašķis. Man no Mārtiņu Bonduru bija kašķis ļoti konkrēts, ja, teiksim. Jā, okay, bet, es nevaru pateikt, ka es atbalstu gan Pūci, gan Jaunu. Tāpēc... Ok, tas ir cits stāsts. Nu, bet droši man kaitina tas Gobzems tā savām runām un to, ka maskas nevajag nesāt un tam līdzīgi. Nē, es Gobzemam arī personīgi pateicu. Ja viņi saka, ka jāievēro un jānēsā maskas, nesājam, bet tā kā beigsies, prasīsim. Dzintri, un ap citu vēl vienu lietu. Neskatoties uz to, ka es neticu tam, es vienalga aicināju. Kam tam? Covidam? Neticu tam, kad man 700 cilvēki bija slimi. Okay. Bet Covids pastāv, par to tev... Covids pastāv, jā. Bet ir arī tāda lieta, ka es skaidri redzu, ka viņš tiek mākslīgi uzpūs. Bet, Dzintri, es esmu aicinājis, ja ir kaut mazākās aizdomas, ja ir šis tests, iet uz karantīnu. Nekādā gadījumā nevienu brīdi Arnolds Babris nav aicinājis, un Brīvā Viļņu vadību nav aicinājis. Ignorējiet, nelietojiet, ja teiksim, pārkāpiet. Nav taisnība. Es tikai saku, ka tie pasākumi, kuri bija vajadzīgi, nav izdarīti. Un ir manipulācija. Piemēram, tai pašai Viņķelē. Kā tad ir ar tām maskām sliktajām, kurš atbild? Kur tad ir tā e-veselība? Kur tad mums ir veselības aprūpe? E-veselība strādā. Kur ir tā apgūtā nauda? Kur prokuratūra atzina, ka neviens nav vainīgs? Tur ir jautājumi bez atbildēm, bet tas īstenībā drusku cits temats. Tas galvenais bija tas, ko mēs tagad esam izrunājuši. Nu ko, lai uzņēmums strādā, tas mums visiem svarīgi. Nu, klausies, un lai mēs tur tiktu galā visu to Covid. Visu Salasgrīvu dzīvo pateicoties tam, kad cilvēkiem ir darbs un viss pārējais. Saprot, un ja kāds saka, ka es kapitālists esmu ļaunprātīgi eksploatējis, es starp citu tāds pats darba ņēmējs, jā, kā visi pārējie. Kopš 2004. gada nereiz nav izmaksāts dividends. Tas ir sociāls uzņēmums, principā. Ok, Arnold. Labi, jā, lai tev veicās. Čau. Paldies, lai pašam veicas un lai uzņēmumam veicās. Tā bija Kolāta Kuivižu televīzija. Bankomāts, viens no mūsu gadsimta labākajiem izgudrojumiem tādā aspektā, ka no toreiz var dabūt ārā naudu. Tikai gan tādā gadījumā, ja tev tā nauda ir, bet mums ir ideja par to, kā varētu no turienes izdabūt naudu arī tad, ja tev nekādas naudas kredītkartē nav. Pareizais viedoklis par to, kā pilsoniski aktīvi jāuzvedas epidēmijas laikā. Mēs jau iepriekš ziņojām par to, ka būtu ārkārtīgi svarīgi ziņot par iespējamiem un varbūt neiespējamiem Covid uzvešanās noteikumu pārkāpumiem. Protams, tai sakarā vajadzētu arī lūrēt, lai šos gadījumus varētu dokumentēt. Bet tas vēl viens, kādēļ sākām no bankomāta, ir jautājums par šo ziņojumu apbalvošanu, prēmēšanu, vai kā nu to var nosaukt. Jo raugi, protams, ka mēs varam runāt par tā saucamo revolucionāro sirdsapziņu visādām skaistām lietām, ka cilvēki ziņo tāpēc, ka viņiem šķiet tas ārkārtīgi svarīgi, tomēr bez materiāla stimula šīs lietas īsti lagā neiet. Tādēļ man ir ārkārtīgi
savāda sajūta, ka mūsu valdība, kur tur gandrīz katra pārdiena pieņem kaut kāds jauns noteikums, par šo nav aizdomājusies. Mums tur ir vesela maisiem tās naudas, ko mēs esam dzirdējuši, kas attiecas uz epidēmiju un uz kompensācijām, kuras, starp citu, manuprāt, vēl ar vienu nav, tā kā nevienam apsolīts no valdības puses un tā. Tātad šī nauda ir, un kādēļ tad daļu no tās nevarētu noziedot to cilvēku prēmēšanai, kuri uzticami ziņo. Pirmkārt, tur vajadzētu izveidot tādu tarifu tīklu, tur tādi mazi ziņojumi un vidēji lieluma ziņojumi, lieli un svarīgi ziņojumi un attiecīgs izcenojums, lai katrs cilvēks to varētu redzēt. Tur arī varētu būt projekts, ka kaut kāda firma tur sagatavo tos izcenojumus. Un tad nākamais, protams, ir, kā par šiem ziņojumiem maksāt. Vai to darīt atklāti un publiski, teiksim, avīžu pirmajās lapās vai televīzijas panorāmā, vai mūsu televīzijā, cildināt tos, kas visvairāk ziņojuši un saņēmuši labas prēmijas un stāstīt viņu dzīves stāstus, bet, kā Staļins būtu teicis, хорошее предложение, прежде временное. Jo raugi šiem cilvēkiem kaut kāda attēla radinieki sāk prasīt naudu, ko aizņemties, un atkal kaut kādi tādi pilsoniski nenobrieduši prāti varētu viņus gluži vienkārši apcaukāt. Tādēļ labāk ir šo naudu cilvēkiem izsniegt slēptā veidā. Pirmkārt, jebkura nauda, par kuras izlietojumu nav atklāti jāatskaitās, jūs jau paši saprotiet, ir visādā ziņā arī pašiem devējiem interesantāka nauda. Un otra lieta, kādēļ tad neizmantot šo, kungs pie bankomāts, tātad kādēļ neizmantot šo iespēju, nevienam nezinot, tu pieeji pie bankomāta, to esi noziņojis, vispirms tev atnāk īsziņa, ka jums ir piešķirta tāda vai cita prēmija, tu ieliec savu karti, tev uz rēķina ir 0. Bet īstenībā tev jau ir ieskaitīta prēmija par iepriekšējiem ziņojumiem, tu iesit savus tos, tie cipari, kas tur ir, un tad tu vēl iesit tādu slepeno ziņotāju kodu, un tev bankomāts izsit ārā zināmu naudas summu, ko tu būtībā esi ļoti godīgi nopelnījis, ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem Covid pandēmijas ierobežošanas gadījumā. Tas, manuprāt, būtiski palielinātu pilsonisko aktivitāti un vēl būtiskāk samazināt to cilvēku skaitu, ko mēs katru dienu redzam medijos, kas atkal ir inficējušies ar šo riebīgo kaitu. Tātad ziņosim, lūrēsim, un valdībai aicinājums šos ziņojumus arī attiecīgi materiāli kompensēt. Pareizais viedoklis. Nākamo mēs varbūt varam taisīt jau par to, kā tad mēs dalīsim tās vakcīnas, kas drīz vien būs. Bet par to, droši vien nākamajā reizē. Šis bija Kolāta Kuivjas televīzijas pareizais viedoklis. Būsim uzmanīgi līdz nākamajai reizei. Viens joks ir nospērts internetā. Es nezinu, kas ir autors, kādā ziņā paldies viņam. Melnais humors tagad ļoti veselīgs. Tas joks ir tāds. Aļu! Sveiks! Prieks tev dzirdēt. Klausiet, kā ieta? Veselība, viss ir labi, ja? Okay. Zini, ko es gribēju prasīt? Tev nav pēdējā laikā tāda sajūta bijusi, ka tāds asas sāpes celī. Tu zini, tās vudu lelles, tai lelle iedur to adatu, un tad tu sajūti. Tāds asas sāpes celī. Ko? Ak, nav. Pagaidiši, pagaid. Pagaid, es te... Tā. Aha. Kā tagad ir?